Čau, Čau. Vārds. Kā iet? Normāli. Normāli. Es tikko atbrīvojos kaut cik, es tagad sēžu Cēsīs centrā pie baznīcas. Un kāds pasaukšu vēl uz čatu? Pie kādas baznīcas? Cēsīs pie, kas tā ir, pa baznīca? Cēsīs? Jā. Cēsīs pizdzēts. Man šķita, ka viņš teica centrā. Nē, Cēsīs, es vēl pa Cēsīm. Esmu pa Cēsu svētkiem, un es vēl šeit šodien būšu, rīt būšu, un es laikam parīt kaut kur kustēšu tālāk. Kaut gan es varētu par šodien un rītdien daudz naudu nopelnīt, varētu bišķi ilgāk padzīvot, pastīties, kurā nākamajā nedēļas nogalē ir citā pilsētā pilsētas svētki, un tad stopēt uz tiem svētkiem. Nu, diezgan krūta, zini. Es visu vasaru sēdējis mājās. Ok. Tas ir kinda cept, zini. Jā, es visu vasaru esmu diezgan pāru pa stopēšanām, pa kempingiem. Un tad, protams, vēl arī internetā es regulāri pārdārā to deģenerātu kantoru. Es tikai Jāņos kaut kur braucu prom. Hi, man. Goa. Čau, Guga. Čau, Ladi. Kāpēc Goa. viņš nāk joinot? Hey, man. Why don't I have admin yet? Labvakar, kungi. Labvakar, Guga. Labvakar. Why don't I have admin yet? Kāds temats šodien podcast? I decided to be only admin for some time. Maybe later I will have more admins, but at the moment I only have one admin. No, you have to make me the Vai man admin or jābūt else you're adminam? done. Es tiktu If you don't make me the admin, you're going to Back hell on. instead of heaven. Oh, shit. Es būtu labākais admins. On God. Jā. Vai kur teica, kuram ir signāls galvā? Džimijs vai... Kāds signāls? Džimijs teica? Jā, Kusinski, Juri. Ļaizties nākamā. Hey, could I have admin? No, man. I'm only admin. Go fuck yourself. I'm never talking to you again in my life. Okay, get the fuck off, man. Okay. Kāpēc angliski runā, kas notiek? I'm Yeah. sorry, I love you, but Hey, could I have man, admin? we only have talking Latvian now. We only will have talking Latvian in this Fuck you, podcast. this is an English-only server. Stulbi English ārzemnieki. only server. Tīnies ārā anglis, stulbais okupants. Okay, right. Čau. Jā, mums ir vienkārši jānoskaidro vēl, kur šeit ir kāds spiegts, ja. Pirms tev šeit viens vācietis Jā. kaut ko uzrakstīja. Tas Brendons, jūs redzējuši. Jo viņš man arī parādīja to, ka viņš var redzēt, viņš ir sakonektēts tā kā ar mani vienā pieslēgamā. To, ka es skatījos kaut kādas lietas internetā, ja tur Twitterī, un viņš vienkārši komentēja visas fotogrāfijas, ko es redzēju. Un tad ir jānosaka, cik daudz šeit ir visādi šitādi spiegi, un kurš no kuras spēka ir, no kuras valsts un no kuras pārstāvniecības. Tāpēc, ka mūsējā imbecili šitie nekam nederīgie kropļi, viņi vienkārši sēž tajā bunkurā un viens otram sūkā pīmpjus. Tā kā tas pedofils Kaspars un Štrīpiņš un visi tie pārējie. Jā. Tā kā no viņiem, no tiem visiem drošības dienestiem, šitiem armijām, policijām nav nekāds jēgas. Viņas prasīja par šiem lietām, viņi neko nezinot, ka kaut kas tāds eksistē. Tā kā viss ir... Jā, man tāds veids, ka viņi tos pedofils vienkārši piesedz, ka tie ir vienkārši viņu šitie te sponsori, un tad ja kāds kaut ko sūdzās par to, ka tur kādam bērns ir izvarots vai nosists, viņi noskaidro to, ka tu vari izdarīt viņa sponsors, jā, un viņi pat neko nezinot. Tas ir traki. Tāpēc viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Mums pašiem ir jānoskaidro visas šitās instances, visi šitie spēki, visas šitās naudas, kas nāk iekšā no kuriem galiem. Man jāuztais par adminu, un es visu atrisināšu. Okay. Pagaidām man ir tas noteikums, kas esmu pagaidām vienīgais admins, jo vienkārši vēl jāizdomā šī servera nākotnes plāns. Tu vari paprasīt Benāram. Tu vari paprasīt Mr. Torsofejs reāli. Viņi apsprinās, kas labākais. Es par to vispār nešaubos. Vienkārši pagaidām man ir tā ideja tāda, ka es šo serveru... Es atradu okupantu tikko. Jā. C5811.
Bilijs. Ok. Ok, tu man vari atsūtīt, Viņš ja tu atrod okupants, tu vari atsūtīt, ja man private message'ā. Es vienkārši viņu atvēju Kas? menčātā. Vari Pāvjums mēģināt arī. tāds Krievlodā. Jā, Nē, kurā? Papalsa katorīkusals. Es nemāku runāt krieviski. Jā. Trāpījās tas, kas kodās, nezinu. Jā. Ko tas varētu nozīmēt? Es nezinu. Kas tur kusāls ar kādam? Gribu Kuram? Koči, vienkārši, ka krievi ir kanibāli. Reāli. Ok. Un latvieši arī. Un man jau patīk, ka Saņa pateica, ka bija kaut kāds prikals, ka Saņa dzīvo īrijā. Tas čovaks, kurš pa krieviski runā mums arī. Un tad viņš pateica to, viņam teica, ka īrija nav īsta valsts, un viņš teica, ka Latvija arī nesot īsta valsts. Un es, es nezinu, kā ar īrijā, es īrijā nekad neesmu bijis, bet viņas teica to, ka īrija ir Anglija, bet kas ir fucking Latvija? Nu, Latvija nav īsta valsts, bet tad pie kuras valsts pieder Latvijas valsts. Tas ir, man rekur vīzijas tagad flashback parādās, kas mums sapnī kaut ko tādu redzējis. Tas ir kaut kāds Latviju, kāds tāds mutējošs, mutācijas, kaut kāds tāds, kāds morfējās, par ko viņi morfējās, bet viņi ir kaut tādā mutējošā stāvoklī stadijā šobrīd. Bet tas ir tas, ko man parādīja Pentagons vīzijās naktī, kamēr es gulēju. Jā. Un tagad man sēž tajā bunkurā, ja, tur daļa ir no Vācijas, ja, šitiem spēkiem kaut kādi, kas sūkā pimpjus vāciešiem kaut kādiem, kur tur vēl daļa ir, apdirsušies atkal. Nāk pa dirs ārā šnicels. Tad viņi sazagās naudu, un tagad viņiem pa dirs nāk ārā tās sēstās šnicels, ko viņi šodien visu dienas garumā ir vienkārši ēduši savā bezdarbībā, bezdēdam savos krēslos. Jā, par tiem adminiem es padomāšu, jo man ir jāuztaisa nākotnes plāns, vīzija, jāuzraksta, jāizplāno, uz ko šis servers ir. Un tā, jau kaut kāds ceļš jau mums ir uz kaut kur, jau mēs virzamies. Tāpēc mēs viņu atvēru ar ideju par to bunkuru likvidāciju, kur mēs vienkārši arestējam visus tos pedofīlus Kasparus, kas tajā pieslēgumā. Es varu ieteikt adminu vēl vienu. Jā. Ļoti labs cilvēks. Ļoti izpalīdzīgs, ļoti saprotošs. Diezgan aktīvs. Benārs Puhātājs. Jā, par to es arī nešaubos, jā. Man vēl Jupīters pieteicās, viņš tāds viens no jaunākajiem ģenerāļiem, varētu arī būt moderators, administrators. Bet man sākumā ir jānoformulē līdz galam šī mūsu serverā ideja, kustība, uz ko mēs tā kā ejam. Tā. Jā. Es ko varētu iersties? Jā, līdz ar to vienkārši, lai admini būtu lietas kursā, ko mēs šeit vispār darām, jo pagaidām es negribu nevienu banot, es gribu saprast, kādi spiegi, kādi šitie visādi špionisti, tarakāni var salīst serverī, kurš tur reklamē, kurš prezentē, tur. Man tur vakar piedāvāja. Kurš mani draugi jau zvana. Ok, čau. Man vakar piedāvāja šito serveru pārtatīt par... Vienu mēs visus iztīrīsim ārā, ja? Jā. Jā. Nē, es tagad neesmu gluži par to. Es gribu noklausīties visu tie cilvēki, kas piesakās, tikko arī šitais čuvaks, kurš to Jurij Kučinskijs vai ko viņš tur teica, viņš arī vakar piedāvājās. Viņš kaut kāds indietis ir, bet viņš dzīvo Amerikā. Viņš būs Rīgā pēc pāris nedēļām. Viņš arī pieteicās kļūt par adminu, un ja es viņu pieņemšu par adminu, viņš noreklamēja to, ka servers būs uz kartes, viņš būs publiski pieejams lielai auditorijai, tur viņš būs viņš būs tikai angliski, ja visiem būs jārunā angliski, es gribu, lai šis servers paliek latviski, var vēl runāt citās valodās, bet pamatā, lai viņš būtu tikai latviešu valodā. Bet viņš gribēja to perveru pārtaisīt par šito par kaut kādu štatu CIA projektu, laikam. Ja redz, viņš ir indietis, kaut kāds no Amerikas.
Nu, es šitā vienā The Amazing Digital Circus, zini? Kuru sargu? The Amazing Digital Circus. Jā. Karš, es tajā serverī esmu. Nu, es diezgan, zini, augsta ranka, man tur visu ziņā, es tur reāli autoritāti tur gan rīz vai. Ok. Un tad man vēl draugs tur ir šitais te upper management. Ok. Un, karši, viņa tāda lieta, ka ir tipa partnershipi, un tipa serverus var reklamēt tur. Tipa, Jā. partneroties serveri, un tagad jau reāli kādi 300 cilvēki vismaz atnāks. Tas tur 16,000 vai 17,000 ir serveri. Bet tas ir tā kā angliski runājuši, ja? Jā, tagad jau 20,000. Jā. Jā. Nu, man pagaidām tā... Tiešām nedēļām ir. Jā, man Ok. pagaidām tā vīzija tāda, ka es gribētu tā kā maksimāli daudz savākt šitos, kas ir Latvijas, nu, tā kā no Latvijas, latviski runājoši. Un tā var, protams, nākt kaut kādi citu tautieši un kaut ko tur paļāpāts, tur piedalīties sarunās, nu, kas arī ar kaut ziņā ar Latviju saistīti. Nu, arī viņi arī var nebūt saistīti Latviju. Viņiem vienkārši interesē būt mūsu sarunī. Bet pagaidām es gribētu tā kā tiešām noskrot no latviešiem. Nu, tā kā uzsīt kādus tos, lai katrs sevi nopičo. Man vēl daži draugi, kurus varētu arī invitēt. Jā, ok. Ričards. Nu, lai es spēlēju Rastu, un mēs kādreiz bijām tīmā. Un es viņus varu invitēt kaut 10 cilvēku te vēl. 10 latvieši. Ok. Nu, skaidrs. Nu, jā, tad tā pamata visi, man jāizdomā adminiem iestāja kaut kādā, tas būtu beigas tulvies, sāk domāt kaut kādas iestāja pārbaudījums, un tā būtu kaut kāda izmantošana, ka es taisīju, ja vāti, jums būs iestāja pārbaudījums uztaisīt, kroča video, kāpēc mums pēc iespējas ātrāk ir jānolikvidē ģenerāļi strīpiņu bunkurus, nu, gluži tādā stilā, man tādā virzienā nevaru, bet kaut ko par tādu tēmu. Es gribētu redzēt īstenībā to, kā pavirzās uz priekšu kaut kāda šitā Latvijas pedofkas atmaskošana, kur tiek tā kā konkrēti atmaskot kaut kādi cilvēki, ja, kur konkrēti tiek atmaskots kaut kāds tas pats kaut tie pedofils Kaspars, noskaidrot viņu tur personību, jā, īstais vārds, uzvārds, tur dzimšanas dati, fotogrāfijas, jā, tā kā kaut kādas šitādas lietas. Es gribēšu to publicēt, protams, tālāk, bet vienkārši parādīt, cik labi varbūt mūsu tas serverā, nu, tas mēģis var būt pārbaudīt, cik mēs esam labi, varbūt kaut kādi investigatori, jā, mēs varbūt Detektīvi. Jā, nu detektīvi, jā, mēs varbūt tur nestrādājam kaut kādā tur policijā, armijā, kas ir korumpēti, jā, bet mēs paši kā privāti detektīvi, vai mēs varam atrast kaut kādu šito kreiso mutno. Tā pilnīgi nopietni atrast kaut kādu, pedofilu. Jā. Kaut kādu pedofilu, kurš Latvijā ir kaut kādā iekšā, es nezinu, mutkā, ja, kas čakarē ļoti daudz latviešu pilsoņu dzīves, kas vienkārši varētu normāli tā kā dzīvot, bet viņi ir atrodās kaut kādā verdzībā, kaut kādā sistēmā pieslēgti, ja, un viņi no tās netiek ārā. Viņi iet tur uz tiesām vai kur, vai zvan kaut kādām instancēm, un tās instances viņas sūta dirst, ja, un cik reāli mēs varam tā kā atmaskot tos kropļus, ja, tā kā konkrēti tur noskarot viņu vārdus, uzvārdus, fotogrāfijas, tur pēc tam jau pārējais jau aizies tā kā pats no sevis. Varbūt tas varētu būt. Ja kas es centrā dzīvoju, es varu, uztaisīt kādu mītingu ar pedofilu un vienkārši, nezinu, ar policiju reāli sarunāt vienkārši. Jā. Nu jā, bet man interesē vairāk tie pedofili, kas jau ir iekšā sistēmā, kas ir pa blatu, tā kā sadarbojās ar kaut kādu policiju vai ar šito, nu, lai viņi nesēdātu cietumā. Serverī es nezinu, vai šitā varēs atrast pat īsti. Ne jau tā kā serverī, es domāju, tā kā reālajā dzīvē atrast kaut kādu informāciju par to bunkuru, nu, par ko es stāstu. Par visām tām datiem, kļūsnēm, vecajām tiesnēm, petnēm, nu, tiem visiem tiem kropļiem, bandītiem. Tā ir taisnība, ka Štrīpiņš nomira? Kurš nomira? Ka viņš pakārās? Štrīpiņš. Manā militārajā pieslēgumā ik pa laikam tur
viņi runā par to, ka kāds ir tur pakāries, kāds ir aizgājis un, nu, kaut kādā tur. Bet pagaidām tas jau viss arī man jau jātiek ir pie kaut kādiem konkrētiem šitiem vārdiem, uzvārdiem, konkrētām fotogrāfijām un tikai pēc tam jau tas viss kaut kā vēl straujāk var iet uz priekšu. Bet, nu, pagaidām tas, kā mēs tagad rakstam, tas jau viņu starpā jau ir jau radījis jau tādu, nu, tur kaut kādu stresu un tā. Ja Kaspars katru rītu mostās, ja, un iet gulēt arī ar kaut kādu pilnīgi šitādu traumētu purnu, ja, ka viņš ir vienkārši sastīns un vienkārši skatās, ka pilnīgi debils mudaks, ja, un tie pārējie putni resnie, tad, nu, man liekas, ka esmu pārliecināts, ka mēs arī, nu, tas, ko mēs tagad jau darām, jau ir, nu, ir jau panācis kaut kādu efektu, un tas ir, nu, efektīvi. Jā. Un tā. Kad būs podkāsts? Šis ir podkāsts. Šis ir podkāsts. Es viņu jau publicēju. Šis arī ir Cēsu pilsētas svētku ietvaros. Un jāiziet būs kaut kāda smuka bildīte. Tur vēl es cēsīs, ko nofotografēju. Šis baigi daudz smukas meitenes ir. Esmu pilnīgi pārsteigts. Es esmu bijis cēsīs un es biju aizmirsis, to, cik Vidzemē ir ļoti daudz smukas. Es centos, kā var kaut vecinīts nofošēt smukās reāli. Jā, es varētu kaut kāds meitenes nofotografēt un uzlikt viņas kā titulu bildi. Jā, centrā atradīšu pjaurī kaut kāds got meitenes. Nē, es šeit cēsīs. Es tā kā Vidzemi gribu tagad nofotografēt. Kāpēc cēsīs? Tāpēc, ka šitā ir... Tu fotografēsi? Es varu atrast centrā. Nu, ok, tu vari nofotografēt, jā, bet es cēsīs. Es tagad vienkārši taisu vienkārši tūri pa Vidzemi. Moškas vēl kaut kurien aizbraukšu, tur kādā pilsētā atradīsies kāda interesanta zaļuma balva vai šitas vasaras pilsētas svētku pasākums. Bet jā, pagaidām šitas podcasts arī ir Cēsu pilsētas svētku ietvaros. Un es uzsasīšu vienkārši kādu fotografiju Cēsīs centrā. Un te būs kāda meitiņa kompānija. Es viņas varētu nofotografēt un fonā kaut kādu Cēsu bildingu. Ja? Tad tas varētu būt šīs bildes. Tad šīs bildes pēc šī podkasta coverā. Man ir pedofila bilde, kur var izmantot kā podkasta bildi. Ok. Tad var atsūtīt to bildi. Čels prosēsot pats savu seju. Nē, bija tā, ka pirms kādiem 2 gadiem, Jā. es spēlēju tipa Valorantu baigi daudz. Es satiku, ka viens čalis, viņš daudz normāli spēlēja, viņš bija chill, jā. Te mēs samainījāmies ar Discordiem, mēs paspēlējām tur raftu, vēl kaut ko paspēlējām. Un tā viņš, bļaļ, sāka tipa baigi, nu, zini. Jā. Domā, tur mūsu nākotne. Es viņam teicu, cik man gadi ir. Viņš zināja, cik man gadi ir. Viņam kāda 30 ir, viņam arī meitene ir ar bērnu. Jā. Un, es vienkārši viņu nobloķēju. Bet viņš man pat bildi bija sūtījis. Savas bildes, sava bērna bildes. Jā. Tas, jā. Jā. Nu, jā. Cilvēki diskutā ir interesanti. Tā. Ja man vispār vēl ir uz telefonu, viņš man jābūt. Arī atsūtīja? Tūlīt? Kā viņš ir tā vienīgā arī? Dabūt baigi krūti tā izrādītos kaut kāda pedofila Kaspar bildi. Viņš nav Vācijas, man šeit bija. Tu man šito sūtīji kaut kad? Vai kā? Viņš sūtīja tie augstēdē. Es nebiju augstēdē sūtīju. Ok, jā, es par šito čuvaku esmu redzējis, jā. Nē, es Renāram arī sūtīju. Es Renāram gan jau saglabāšu tā bildi pat ir. Jā. Es par to bildi arī saglabāju domu, ka varbūt tas ir kaut kādā sakarā ar pedofilu Kasparu saistīts, jo Kaspars arī ar kaut kā viņš tā, ka viņam Vācija esot Vaterland.
Laukīte varētu būt Kaspars. Jā. Ok, viena Kaspara bildi jau ir. Jā. Ok. Nu tā vajag būt savākt tos šitiem te visiem, visus tos ībļu bildes, tiem slimajiem putniem, un tad uztaisīt kaut kādu šo Latvijas pedofkas dziesmu, jā, par šitiem Latvijas kinderfucker šitiem inkubatoriem, jā, kur viņi taisa tur meitas Yeah. par seksa verdzenēm, un vienkārši, nu, kaut kādu tādu baigo gabalu dziesmu tādu, un tad vienkārši iet slideshows ar tām visu pedofilu fotogrāfijām, tur pedofils Kaspars, Dāce Ķūsana, doktors Petušāra, Štrīpiņš, jā, un tad viss tas kolektīvs ar tiem pedofiliem, un tad vienkārši skan kaut kāda dziesma par šo Latvijas pedofkas sistēmu, kā viņi visus tos gadus vienkārši ir čakrējus un kropļojus ārā Latvijas cilvēkus, tikai tāpēc, lai varētu paši pārēst šnicels, nu tā. Jā. Labi, es laikam aiziešu vēl bišķi pastrādāt, pastaigāšu apkārt, noķeršu kaut kādu labu kadru, nofotografēšu kādu bildi cēsīs. Tad varētu kaut kādu podcastu mošku vēlāk uztaisīt. Vai kaut kādu rīt. Vai vēl šokar vēl. Jā. Tā kā. Tas ir tik rekordēts, jā. Tas viss. Labi, davai. Tad, kad vairs tiekamies. Vai tu gribēji kaut ko pateikt? Es neko tik traukt nepateicu. Ok. Nē, ir labi. Jā. Labi, davai, jau tiekamies bišķi vēlāk, es būšu atkal online. Tiekās. Čau. Čau.